kur pie šitādām arī saknītēm arī patīk viņiem. Jā. Čau, draugi! Esmu priecīgs jūs visus te redzēt manā kanālā Dabas bērns YouTubā, jo visu ziemu gribējās nofilmēt kaut kādu ziemas copi, kā ziemā ķērās, un ziemā arī labi ķērās man šogad, bet kaut kā pievīla kameras, sasala, man nebija speciālās bačas ziemai, un nesanāca neko labu uzfilmēt. Sākam ar pavasarīti, ir upe skaista un foršas vietas, mierā, vienkārši slīdēt ar kajaku pa upi. No smuks. Lieli asari skrien pakaļ māneklim, bet nepaņem. Nu tādi 350 uz augšu. Bet sapals noreaģēja. Un tā kā mailīte viena, sapals, ejam uz mērķi. Gribās asarīt tādu lielāku dabūt. Labs, izmēriņš palielinās. Tikko paņēmu, uzliku voblerīti. Oi, šitas gan neveiksmīgi paņēmis. Cope baigā. Tie, kas zina, kas sapals ir, cope blieža. Atbrīvo it kā acis viss ok, dzīvos tālāk. Pirmo reizi redzu mirušu govu iekšā upē. Kaut kur ir jāziņo, re, kur viņai pat ausī ir tas kods. Nomirusi jau kādu laiku. Brīnums, ka neviens neizvelk un neko neizdara. Tad diezgan tāds stāvs krasts, un es domāju, ka viņi vienkārši te barojās, iekrita. Bija liels dziļums, viņa neizlīd ārā. Smaka jau arī baigā. Šī vieta vispār ir tāda perfekta. Koki. Ai, sapiņķerējās. Tieši koki virs upes un zāles daudz. Sapals to arī gaida. Viņš jau gaida, kamēr kaut kāds kukainīts nokritīs no krūmiem. Pēc augstās ziemas, protams, tas ir kaifs pasēdēt kajakā pie 20 pāri grādiem. Jā, uz vobleri tomēr, laikam sapals tomēr vienmēr vairāk voblerīt ir mīlējis. Nu, re, kur tieši zem koka nostājos. Te bija labi eksemplāri. Kā jūs domājat, būs pirmais metiens? Bet tā upe baigi mainās. Katru gadu kaut kas cits. Katru gadu viņa plūst. Tā kā viņa pati to grib nevis. Katru reizi tu liekas aizbraukšu šito vietu, pasēdēšu uz fīderi.
Tur viss ir pamainīts. O, blīn, laba cope bija. Laba cope. Ai, gāja atkal. Tur kādi 2 vai 3 sapali. Pamēģināšu ātrāk. Dažreiz pamainās ātrums, tad viņš uzreiz rēģē. Pēc tiem krūmiem augšā, kur var redzēt, cik augsts līmenis. Ūdens ceļās, 3, es domāju, 4 pat metri. Nav brīnums, ka viss ir izskalots un pavisam upe pamainās. Pieteicās arī smuks asarīts. Kāds smuklīts. Vēl viens. Nemaz baigi mazāks nav. Mazliet tikai. Nav smuki aiztalīts. Hei. Vēl kā viņiem ir? Viņi mainās. Sapals pārstāja ķerties, sāk asaris ķerties. Un tāds viss skaists. Latvijas Amazone. Tik smuki, te ir tie koki, ūdeni iekšā, dziļums. Mazliet ūdens tāds netīrs arī tagad. Tieši forša vietiņa. Tur sanāk jau seklums, un viņš te stāvēja pirms sekluma. Smuki. Mute pilna ar kaut kādiem tārpiņiem, tādiem nesaprotamiem, kaut kādiem kukainīšiem mazajiem. Skaisti. Tas ir kaivs, draugi. Šitas tāpēc copes likās kā asaris, viņš arī galvu kratīja kā asarīts.
Forši, ka mazie galīgi neņem. Šitie jau forši pavilkt ar šitādu kātiņu vieglo. Tas ir mans foreļu kāds. Ar viņu ļoti foršs iemetiens. Vienkārši baigi tur neko nekustoties. Tu vari no vietas tā forši jebkurā vietā viņu tā iemest. Baigi labais. Nu jā, rekur pie šitādām arī saknītēm arī patīk viņiem. Nu jā. Šis jau lielāks. Vai man tā liekas tikai? Bet šis jau pretojās vismaz labi. Un kā es arī teicu, nu jā, šis tāds jau patīkamāks. Šis varbūt arī aizies. Kāds foršs strādā. Šitas bija labi. Sapaliņš kāds smuks. Opa! Baigi jaudīgi gāja šitas. Šādi krūmi. Koki sagāzušies. Op! Šis bija vismazākais asarīts. Asarīts tāds bailīgs šodien. Viņš tāds baigi pagaida, tāds neaktīvais. Viņš pagaida, kad es apstādinu wobleri, tad viņš paņem. Oho, cik tev daudz spēks. Tik kaut kā piesiet. Varēsi? Bet paskaties, cik šitā skaista. Viņi ir ar ziliem punktiņiem. Jā, šitā ir skaisti. Vai ne? Šitādu bieži neredzi. Tikai zastes neņem. Glodeni. Zini, ko glodeni darīs, ja tu ņemsi aiz zastes? Tas nometīs. Nometīs asti. Baigi smukās. Kur tu noķēri viņus? Vajādī? Bet nemokat, laižat ārā, vai ne? Es gribu vēl paturēt, es viņu neturēju vispār. Maza porcija uz pusdienām šodien. Diemžēl vista, nevis zivs. Varbūt rītdēties zivs. Es uzēdīs un var doties uz vakara cēlienu. Nu, ko ir vakars? Uzkāpsim pa straumi uz augšu. Paskatīsimies, varbūt uz vakaru būs labāka cope. Nu, protams, nevar sūdzēties par rīta cēlienu. Bija arī viss kārtībā. Sapali, asari, smuki. Mazliet pabaudīsim mieru. Makājeku tīksim. Šitā ir paša spēcīgākā vieta. Un ja tu te tiec, tad jau ir mierīgāk. Vakara mūds, protams, tas ir kaut kas cits pavisam. Tā mierīgāk. Putņi arī paliek tādi mierīgāki. Un, ja līdeka pa dienu neķerās, tad vakarā ir līdekas iznāciens. Jā, un rekur tā atkal mirusī govs. Pagaidām nekabra mēs netikām no viņas. Bet es uzkāpšu, laikam, bišku aiz viņas negribās to smaku just. Apbraukšu apkārt. Kā maucu uz augšu upei. Un tagad lēnītiem slīdēšu un apmētāšu kaut kādas skaistas vietas.
Labs tesiens. Likās arī izmērs labs, bet nē. Vienkārši aizķērās neveiksmīgi asrīt. Aiz žaunām. Jā, bet šodien šis voblerīts visu copi velk. Un tāds smuks. Nu, atvērām vakara copi arī. Es domāju, būs arī kaut kas nopietnāks. Nu, ot uzreiz arī otrs, bet izmērs pagaidām ir mazāks, pa dienu tikai lielie ķērās. Es galvenais uzmetu, es domāju, ka sapals, viņš tikko nokrita uz ūdens, viņš tā kā nomāzēja un tad vēlreiz viņš dadzina viņu. Un gribēja ēst baigi. Sajūta, ka tu slīdi lēnām pa ūdeni un vienkārši ērglis palido garām. Vienreiz, otrais. Ja es nebūtu ar kajaku, protams, viņš mani pamanītu, viņš gan jau nepalidot te garām. Bebri ar šādu skaņu, kad ienirst un uzdauza rasti pa ūdeni, viņi brīdina citus bebrus, ka te ir kaut kāds nelūktais viesis. Stāsti, kā ķerās? Man ar šitiem ūdeņiem, ar grūzikiem nav ļoti labi. Kas ir slikti? Nu, jo, kad man vakar uz ūdens un viņa... Kas vainas plūdiņam? Nu, viņš ir ļoti, kad maziņa, nezinu, tur. Maziņa copē, ja? Jā, un viņa tur zem ūdens jau ir. Vajag kaut kāds vecs plūdiņš, vajag jaunu kaut kādu. Mēs izdomājām uztaisīt sacensības, kur Sems ar Benu ķēram mailītes, vai arī tā saucamās vīķes. Man ir 2, Semam 3, ja? Man 5. Benam 5 pagaidām. Bet tāpēc, ka es viņam foršu pavadiņu uzsēju. Jē, 3. Jums ir vienādi, man vairāk paši. Nu, es lēnām izvirzos vadībā. 4. Man 6. Jau, ka mamma negrib pust. Man negribas cept, kamēr tur tā govs smirdīgā mētājās. Govs un bebris. Šodien es taču aizbraucu augšā, tur vēl augstāk vēl bebris miris bija. Nu, vismaz paķer tā savam priekam. Kurš vinnēsim? Es izvarēju. Vinnēja tas, kurš vismazāk zivis, jā, sabendēja. Tad man ir 2. vieta pagaidām. Odi. Nu, ko kā tev brauciens kopumā? Cute. Kruti, vai ne? Es gribu vēl vienu nakti palikt. Nu, rīt uz, Mamma jābrauc. diemžēl, uz skolu.